Jo, haidrār. Es piekusu. Es esmu ciemos pie Raivi. Čau, Raivi. Čau visiem. Rokās ir šāda kastīte. Ja jūs pamanījāt, es kaut kur sociālos tīklos biju ielicis to, kad būs iPhone Video School praktisku uzdevumu kārtis. Bet šitā kastīte man rokās, tāpēc, ka mēs viņu saražosim. Raivis ir tas, kurš ražo kastīti. Davai. Parādi man, kāda ir varianti. Kādi varianti? Jā, man šitās patīk. Nu, ir īstenībā visādi. Ja tā godīgi, mēs varam izmantot vienu izmēru, otru izmēru. Ir vēl trešie izmēri, ceturtie ļoti daudzveidīgi. Ļoti. Jā. Kādu izmantojam tas, kas jums ir ērti. Un mēs attaisīsim kastīti, konstrukciju un visu pārējo. Man patīk šitā forma ar apaļiem stūrīšiem. Un pats tas papīrs ir tāds patīkams uz tausti. Un atcerieties drošībai, lai bērni netraumētos, ja? Lai neskrāpētu, taisam apaļus stūrīšus. Jo tas ir drošībai. Un tev bija vēl foršas tās kastītes, tās tumšās, vai ne? Jā, tur ir visi. UV druka, jā? Jā, redzi, kā viņas atsevišķi spīd. Var uztaisīt. Jā, toši smuks spīd, jā. Melns matēts, tas matētais jau arī nenodilst. Nenodilst, jā, tāpēc, ka šim, pieņemsim, nav likts lamināts virsū, jā, bet, lai tur neskrāpētos vai kaut ko nebūtu, liekam virsū tādu matētu laminātu, un viņš smukāk izskatās. Lamināti ir gan spīdīgi, gan matēti, jā? Jā, gan spīdīgi, gan matēti. Tā kā to var izmantot jebkuru veidu. Un, ja grib kaut ko, lai super spīd, liekam virsū UV lapu. Super. Nu, man atliek tikai izdomāt tīrāžu, uztaisīt kastītei maketi un jātaisa augšā, vai ne? Gliežam.